melotu, ja teiktu, ka man nekad prātā nav ienākusi doma, kā būtu, ja es emigrētu. Bet nekad tā nav īstenojusies, apstākļi tā nav sakrituši, lai to darītu. Bet vienmēr, kad ziņās es dzirdu, ka kāds cilvēks ir atgriezies, es patiešām priecājos. Tāpēc man ir prieks, ka jūs esat atpakaļ, man ir prieks, ka jūs piedalāties diskusijā, lai apspriestu to, kāpēc cilvēki brauc prom, kāpēc atgriežas, vai taisnība, ka reemigrācija pieaug, kas tieši atgriežas, kādas profesijas. Tad mūsu viesi ir Daina Šulca, Rīgas plānošanas reģiona reemigrācijas koordinātori ar 5 gadu stāžu, Valdis Kreps, amerikāņu latviešu pētnieks, zinātnieks. Jau vairāk nekā 20 gadus strādā kā organizācija un kompānija konsultants. Valdis ir 2023. gadā atbraucis no Clevelandas kopā ar ģimeni. Un Ģirds Smelters, biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā, valdes loceklis. Lolita arī nav bijusi emigrācijā, bet Lolita labprāt uzdod pirmo jautājumu. Kad es 90. gadu vidū Latgales laukos pabeidzu vidusskolu, ļoti daudz mani vienaudži aizbrauc prom no Latvijas. Un no viņiem ir maz, kas atgriezies. Tagad es domāju, žēl, ka nepamēģināju. Vismaz pamēģināt, kā tas ir aizbraukt, bet es jau nezinu, vai es būtu atgriezusies. Tā kā labi vien, ka neaizbrauc. Jums katram ir savs atgriešanās stāsts. Varbūt pastāstiet. Es varu sākt? Jā. Es darbojos tādā biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā. Un mana pasaules pieredze, kas sasaucās arī ar to atgriešanās stāstu, ir 2 cēlienos bijusi. Pirmais cēliens bija, otrais cēliens bija, es studēju Dānijā, dzīvoju Kopenhāgenā, teju 4 gadus, un tad mērķtiecīgi arī pārcēlos atpakaļ. Patiesībā jau mērķtiecīgi aizbraucu turien ar domu, kad es tā kā savākšu to, kas man liekas tur vērtīgs, un tad braukšu atpakaļ. Tā bija tā sēkla manā prātā jau pirms es kaut kur braucu. Bet pirmais cēliens bija, kad pāris gadus vēl pirms aizbraukšanas uz Dāniju, es kopā ar savu bērnības draugu, mēs izdomājām, ka tikko pabeigtas universitātes, esam sākuši strādāt visādos darbos, bet nevar būt, ka tā ir tā dzīve. Un tad mēs izdomājām, ka mēs brauksim ceļot apkārt pasaulē ar mazu finansējumu, un uz katru vietu, kur mēs aizbrauksim, mēs mēģināsim satikt latviešus, kas dzīvo tajā valstī, un uzrakstīt stāstus par viņiem. Un tāpēc mēs nosaucām to projektu par 100 latviešu stāstiem, un tad man tā pasaules pieredze ir bijusi arī nonākt kontaktā ar jau vairāk kā 100 latviešiem, kas dzīvo emigrācijā dažādās valstīs, uzzināt viņu stāstus, viņu skatu par to, kā ir būt projām, viņu pieredzi par to, kā ir aizbraukt, un tādu viņu identitātes transformāciju un piederības sajūtas pārmainīšanos. Un tad, atbraucot atpakaļ, es gribēju kādā brīdī arī pats iet cauri tai pieredzēji, jo es redzēju daudz vērtīgu tajā. Un tas tad arī man noveda līdz došanās studēt uz Dāniju. Tāda īsumā ir mana aizbraukšanas pieredze un atgriešanās pieredze. Labi, jūs? Es dzimu Amerikā un tur visu laiku dzīvoju, bet bieži mēs braucam uz Latviju kā turisti. Pirmo reizi mēs atbraucam 86. gadā pēc Černobyla, un tas bija interesanti redzēt, kā Latvija bija tad. Bet tad pēc tam 90. gados un sākot ar 2000 gadiem, es diezgan bieži braucu te, strādāju ar dažām Latvijas universitātēm. Es biju pieredzis, sieva arī bija pieradusi būt Latvijā, un mēs nodomājam, mēs nepaliekam jaunāki, laiks braukt atpakaļ. Un tā mēs novembrī 23. gadā atbraucam, mēs te esam, mums ļoti patīk. Skaisti. Jūs, Daina?
Jā, nu es esmu dzimusi Latvijā. Viss mans lielākais mūžs ir pagājis Latvijā, bet pirms kāda laika man bija iespēja aizbraukt uz Dāniju, mācīties dāņu valodu. Es dzīvoju pašos Dānijas ziemeļos, Skeigenes tādā ragā, kur sanāk kopā Baltijas jūras sākums un Ziemeļjūra. Un tā bija ļoti, ļoti skaista vieta. Man bija iespēja iepazīt Dāniju dažādās jomās. Es mācījos tur dāņu valodu un es tur pavadīju 3 gadus. Pirms tam gan es biju ļoti daudz un bieži bijusi Dānijā. Un tomēr pēc 3 gadiem es atgriezos, jo man tās pirmām kārtām jau tad, kad es braucu prom, man bija tāda sajūta, es noteikti atgriezīšos uz Latviju. Un tad, mācoties valodas skolā, un tas nevienam nav noslēpums, es satiku daudz dažādu tautību cilvēkus no daudz dažādām valstīm. Un patiesībā tās profesionālās izaugsmes iespējas vismaz tiem maniem, tā teikt, studiju biedriem vai mācību biedriem bija tādas, kad reāli bija iespēja dabūt tikai maz kvalificētus darbus. Vismaz tajā vietā, kur es dzīvoju. Un arī iepazīstot visu to reālo situāciju, kas ir zinām tādi stikla griesti, līdz kuram vienkārši tu kā sveštautībnieks nevari tālāk augt. Es runāju konkrēti par savu profesiju, jo mana profesija ir valoda. Es neesmu ne IT speciālisti, ne mediķe. Ja? Es nekad valodu nezināšu tik labi kā dānis. Iedzimtais, bez tam arī, lai pārzinātu mārketinga, žurnālistikas, likumdošanu un tādas lietas, ir vajadzīgs ļoti liels laiks. Jo, piemēram, lai mēs Latvijā izveidotu savu ceļu profesionālo un tādu, mums ir vajadzīgi kaut kādi 15, 10 gadi. Un aizbraucot uz Dāniju, tas ir vēl vairāk, jo tev jāapgūst vēl kaut kas cits, ko teiksim, vietēji iedzīvotāji nevar tā teikt sasniegt. Un tad, kad es kaut arī iemācījos valodu, kad es saliku kopā tās savas reālās profesionālās iespējas, tad es, atgriežoties vasarā atvaļinājumā uz Rīgu, es domāju tā, ja es dabūšu savā profesijā darbu, es šeit palieku Latvijā. Un tas arī tā notika. Un otrs man tāds dzinulis bija, kāpēc es gribēju atgriezties. Es biju nogurusi no tās valsts pārticības. Viņi bija tik ļoti pārtikuši, viņiem viss ir tik ļoti sakārtots, viņiem viss ir tik ļoti paredzams. Man vienkārši trūka kaut kādas zvaigznes, idejas, izaicinājumi, jo bieži vien satiekot dāņus, viņi prasīja man, teiksim, kādas ir jūsu idejas un tam līdzīgi. Un arī tie dāņi, kas viesojās pie manis mājās un tam līdzīgi, viņi arī bija sajūsmināti par tām iespējamām nišām, par to, ka šeit viss vēl veidojās, sabiedrība ir attīstoša. Viņiem viss vairāk vai mazāk ir gatavs. Es domāju, ka varbūt tev arī bija līdzīga tāda sajūta. Pilnībā. Jā. Kāpēc ir vēlme no Amerikas atgriezties Latvijā? Daudzi grib no Latvijas uz Ameriku doties. Jā. Tagad nepareizais laiks doties uz Ameriku. Labi. Jo? Tikai jāskatās ziņas. Var netikt iekšā. Var netikt iekšā, var tikt aizsūtīts uz kādu cietumu, nezinu kur. Bet kāpēc jums gribējās uz Latviju? Bet, mēs esam latvieši, mēs katreiz sievu un mēs katreiz jutamies, ka tā ir mūsu īstā vieta, īstā dzimta. Mēs tur bijām, jo darbs tur bija. Un mums tur arī radi tur bija un tā. Bet tagad lielāko daļu viss mūsu radi ir te Latvijā, viss brālēna māsītes un tā. Un tas darbs var, mans darbs, es varu darīt vienalga kur. Man tikai vajag datoru līdzi un es varu strādāt. Un tā kā, mēs domājam, ir pareizais laiks nākt. Un mēs jau redzējām, ka lietas jau Amerikā gāja uz leju. Kad mēs uzaugām, bija tas zelta periods Amerikā, kad viss bija labi un tā. Bet tagad mēs jau pēdējos 5 līdz 10 gadiem redzējām, ka lietas neiet tik labi.
Un tas bija viens mazs iemesls, kāpēc mēs pārcēlāmies, bet tas nebija galvenais. Bet tagad, kad mēs skatāmies ziņas, mēs domājam, wow, good choice. Bet, Valdi, arī dēls atbrauc. Jā. Dēls ar 30 gadu apmēram, ja? Jā. Vai vajadzēja viņu pārliecināt? Nē, viņš sākumā nebija plānojis, bet viņam dzīvē iznāca tā, ka viņam bija izdevība tagad arī braukt prom, un viņš to izdarīja. Jūs pirmie teicāt, ka jūs nenožēlojat šo soli. Nē, nemaz. Finansiāli jūs apmēram tas pats ir, vai jūs zaudējat kaut ko? Vai? Nē, es domāju, viss kārtībā. Mēs tagad nopirkam māju. Māja ļoti līdzīga, kā bija Amerikāts. Cena arī apmēram tāpat līdzīga. Un mēs dzīvojam Pierīgā un ļoti forši. Starp citu, Daina, tu teici, ka Pierīgi tas, uz ko visvairāk atgriežas. Jā. Jā, ir tā, laikam jāpastāsta par to, kad Latvijā darbojās remigrācijas koordinātora programma jau 6 gadus, un es pati atbildu par Rīgas un Pierīgas pašvaldībām. Katrā Latvijas reģionā ir savs remigrācijas koordinātors, gan Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē. Un tātad es esmu Rīgā, un Rīgā atgriežas visvairāk. Es runāšu lielā bildē pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023. un 2024. gadā atgriezās 8–9 tūkstoši, no kuriem 40% un nedaudz vairāk atgriezās tieši uz Rīgu un Pierīgu. Un tas ir izskaidrojums arī ar to, ka šajā reģionā ir labāk apmaksāti darbi, bērniem ir vairāk iespējas dažādiem pulciņiem, ģimenei kultūras un sporta pasākumiem. Tas viss veicina to, kāpēc vairāk atgriežas uz Rīgu un Pierīgu. Valdis tā kā nemeklēja, Dainas palīdzību? Mēs dažreiz caur e-pastu. Jā, bet pārceļoties nē. Nē, mums bija visi tie radi, un viņiem bija ļoti laba informācija un palīdzēja. Bet Daina saka, ka, piemēram, ja cilvēks atgriežas, un viņš ir augsti kvalificēts, viņš var saņemt 1800 eiro pabalstu no Rīgas pašvaldības. Tā ir Rīgas pašvaldības programma, kas nosaka augsti kvalificētiem speciālistiem, kas tieši atgriežas uz Rīgu, deklarējas Rīgā, ir nostrādājuši Latvijā reģistrētā uzņēmumā kādu laiku, un kuriem ir bruto alga 2500. Viņi var rakstīt šo pieteikumu un saņemt Rīgas pašvaldības diasporas relokācijas atbalstu. Tāds pabalsts ir visos reģionos? Nē, tāds pabalsts ir tikai Rīgas pašvaldības. Jā. Bet ir pašvaldības, kas tomēr pabalsta, ja? Cilvēks, kas... Jā, es zinu, ka Kurzemē ir dažas, bet šāda praksa nepārklāja visu Latviju. Un bez Rīgas, kas vēl ir līderi, kur atgriežas visvairāk? Par cik Vidzemē ir plašs reģions, atgriežas Vidzemē, atgriežas Kurzemē, atgriežas Latgalē, mazāk atgriežas Zemgalē, jo Zemgale kā reģions arī ģeogrāfiski ir vismazākās pašvaldības. Bet varētu teikt, ja mēs runājam par cipariem, tad šo 6 gadu laikā visi remigrācijas koordinātori ir sazinājušies un apkalpojuši vairāk nekā 20 000 mūsu cilvēkus ārzemēs, no kuriem ar visu koordinātoru atbalstu ir atgriezušies vairāk kā 5000. 5500 uz manu reģionu, Rīgu un Rīgas reģionu, 6 gadu laikā vairāk nekā 1600 mūsu cilvēki ir atgriezušies. Ar dažiem iznāk regulārāka un bieža saraksta, ar dažiem, kas jau saprot visu, mazāk ir šī komunikācija. Bet runājot par šo programmu, es gribēju teikt, ka
Es vaicāju mūsu cilvēkiem, kas aizbrauc uz Lielbritāniju, Īriju vai Zviedriju, es viņiem vaicāju, vai viņiem valsts pārvaldē ir kāds cilvēks, kas viņiem izstāsta, kur kādi dokumenti ir jāsagatavo, kur kas ir jāiesniedz, kur ir vajadzīga, vai ir kāds, kas izstāsta, kā iekārtot skolās un bērndārzos. Tas ir šī individuālās konsultācijas, ko mēs sniedzam mūsu cilvēkiem. Bet Aina, no kopējā cilvēku skaita, kas ir atgriezušies ar reemigrācijas koordinātoru atbalstu, tomēr atgriežas salīdzinoši mazs šis procents. Jā, protams, mēs esam viens koordinators, katrs savā reģionā, un mēs jau varam apkalpot to, ko mēs varam. Un pie mums jau griežās cilvēki, kuriem ir vajadzīga padoms, palīdzība, konsultācija. Viņš 15 gadus ir nodzīvojis ārzemēs. Ļoti daudz jau uztur sakarus ar Latviju, bieži brauc šurp, un viņi paši tiek galā ar šiem jautājumiem. Ļoti daudz griežās tieši ģimenes ar bērniem, tad, kad ir vajadzība bērnus iekārtot skolās un bērnu dārzos, vai vēl kādi citi neskaidri jautājumi. Tā kā šis process ir ļoti organisks. Es jūs paprovocēšu mazliet. Lūdzu. Cilvēks, kas dzīvo, piemēram, Viļakā un grib pārcelties uz Rīgu, arī gribētu saņemt šo pabalstu, kas pienākas tiem, kas atgriežas no citām valstīm. Tas ir tā godīgi, ka tiem, kas atgriežas no Latvijas austrumiem, viņiem šādu pabalstu nedod. Tad man gribas teikt tā, ko kādreiz tā nav mana doma, bet to, ko es saklausīju kādā sarunā, tad tā doma ir tāda. Mums vajag uzlabot ceļus, visur ir bedres. Tad mēs, ja mums vajag uzlabot, mēs guldam ceļos naudu, jo mums tas ir vajadzīgs. Latvijā ir ļoti vajadzīgi cilvēki. Un tāpēc arī tas minimālais atbalsts tomēr viņiem nav katram, kas atgriežas, kaut kāds naudas pabalsts, tad tas ir tikai un vienīgi normāli, jo es uzskatu, ka Latvijas virziens ir remigrācija, lai mūsēji atgriežas, nevis imigrācija, lai no, teiksim, trešajām valstīm plūst iekšā. Un bez tam remigrācija ir ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 400 000, jā. Mums ir ko darīt, un mums šos cilvēkus vajag atpakaļ. Un es esmu par to, lai vēl vairāk atrastu vismaz finanses, vismaz ģimenei ar 2 bērniem, kas pārceļās. Jo tad tas ir nopietni, viņi ir pārdomājuši, un tas ir ļoti nopietnas solis. Un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi, jo vairāk mēs viņus atbalstīsim, jo labāk. Labi. Mēs gaidām viņus. Labi. Kā jūs domājat, vai ir vēl vairāk varbūt jāpalielina šis materiālais atbalsts, lai aicinātu cilvēkus atgriezties Latvijā, vai tam jābūt kaut kam citam? Es varbūt varu. Jā. Pirms tu sāc. 2 lietas. Pirmā lieta ir tā, ka šobrīd ir labs laiks, lai uzrunātu aktīvi cilvēkus atgriezties, jo, paskatāmies, kas notiek ar Lielbritānijas ekonomiku. Viņi iet uz leju straujiem soļiem. Mēs redzam to, ka Austrum Eiropas valstis, kas ir bijuši cilvēku donori, jeb no kā cilvēki aizbrauc uz Lielbritāniju, redz, ka daudzi cilvēki atgriežas. Polija ir ļoti labs piemērs, tur viļņiem brauc atpakaļ poļi. Es domāju, ka pašvaldībām, tādai kā Rīgai, bet arī reģionu pašvaldībām būtu jāliek lielāks uzsvars uz šo. Ļoti praktiski jābrauc uz pasākumiem, uz notikumiem, kur satiekās latvieši, un jāstāsta viņiem par iespējām šeit un par ceļu, kā atgriezties. Es zinu, ka dažas pašvaldības to arī dara. To vajadzētu tā kā plašāku praksi piekopt. Tas, man liekas, ļoti labi strādā. Ja Cēsu domas cilvēki aizbrauc uz kādu lielāku Lielbritānijas pilsētu un saka, klau, mums jūs vajag. Un tas sasienās ar otro domu, ka cilvēkam ir nepieciešams justies vajadzīgam. Kamēr tas nav, tikmēr ir ļoti grūti piedabūt sevi kaut ko mainīt, tīpaši tik radikāli kā dzīves vietas valsti. Tas nav viegls lēmums. It īpaši, ja ir mazi bērni, tas ir ļoti liels loģistikas piņķers.
Man liekas, ka mums ir jāsaka vairāk, ka mums šie cilvēki ir vajadzīgi. Jo mums viņi tiešām ir vajadzīgi. Un tāpēc man ļoti patīk tas, ko tu arī saki, kad mums ir jāiet tajā virzienā. Tie ir mūsu cilvēki, mums viņus vajag atpakaļ. Es gan piebildīšu, ka ne katram cilvēkam obligāti ir jāatgriežas. Un es runāju varbūt par tādiem ļoti specifiskiem gadījumiem, kad ir cilvēki, kas var dot ļoti lielu pienesumu Latvijai, neesot arī Latvijā, strādājot kaut kādās, teiksim, lielākās starptautiskās organizācijās, kur viņi ar to savu sociālo un smadzeņu kapitālu var palīdzēt citā veidā. Bet lielākajai daļai, man liekas, tā ir. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, kas sasaucās arī ar ko mēs iepriekš runājām, ko tu teici par to savu pieredzi un iespaidu Dānijā, kas ir arī mana pieredze. Šeit vēl jo vairāk, kad es pārcēlos 17. gada beigās, bet joprojām arī tagad ir daudz, kā to teikt, zaļa lauka. Šeit ir daudz ko darīt. Un tā ir tik laba sajūta, ka tā kā man ir idejas, kuras es te varu realizēt, kuras vēl neviens nav sācis darīt, kuras esmu varbūt izmantojot to savu ārvalstu pieredzi, redzējis, ka cilvēki dara un ka tas ir jēdzīgi. Un es to varu realizēt šeit. Man liekas, tā ir tik forša sajūta. Tā mana bažas ir par to, ka būtu jāatrod šis līdzsvars, lai tie, kas uz vietas dzīvo, nejūtas tā kā sliktāki par tiem, kas atbrauc atpakaļ. Jo, piemēram, tiem, kas atbrauc, viņiem ir iespēja saņemt arī finansējumu biznesu uzsākšanai, vai ne? Tie 8,000 eiro. Vai vajadzētu varbūt palielināt vēl šo summu, kaut kādus visādus labumus, bet vai tas neaizvainos cilvēkus, kas dzīvo šeit? Bet viņiem jau ir citi granti. Katra pašvaldība jau piedāvā uzņēmējdarbības atbalstus un uzņēmējdarbības konkursus. Šis jau ir tieši emigrantiem, kas atgriezušies pēdējo 2 gadu laikā, un tas maksimālais ir vairāk nekā 8,000, maksimālais ir 12,000 uzņēmējdarbības uzsākšanai. Un man liekas, ka Latvijā vairāk kā 20 pašvaldības to piedāvā. Rīgas reģionā tie ir Ādaži, Salaspils, Ķekava, Ropaži. Ja es varu piebilst vēl, man liekas, ka ir jāeksperimentē ar tādiem burkāniem, rīcība politikā, rīcība politikas instrumentiem un jāskatās, kas strādā, kas nestrādā. Būs idejas, kas nestrādās, būs idejas, kas strādās labāk, un tad uz to arī ir jāvirzās. Bet vajag kaut kādus burkānus, lai tos cilvēkus dabūtu atpakaļ, jo tie, kas mēs esam šeit uz vietas, iegūstam no tā, ka šeit atbrauc mūsu cilvēki atpakaļ. Varbūt mēs nedabūnam to grantu, jo mēs viņam nekvalificējamies, bet mēs kopumā ilgtermiņā iegūstam no tā. Kas var būt Amerikas latviešiem šis burkāns? Vai viņi brauc? Mēs nevienu no tiem burkāniem neņemam. Mums nevajadzēja. Labi. Un mēs tāpat braucam, jo mēs gribējam te būt. Un es domāju, ka es piekrītu, ko Ģirds teica, ka tā galvenā lieta nav tie burkāni, bet ko tas cilvēks pats grib. Un tas ir tas galvenais iemesls. Un es domāju, ka Amerikas latviešiem tas burkāns būs Trumps, kad viņš vienu daļu izstums ārā, bet nezinu cik un tā. Bet tā kā ir visādi iemesli, kāpēc cilvēki brauc. Un arī mums bija ļoti svarīgi, kad mums bija daudz radite un kad es biju jau uztaisījis labu tīklu ar Latvijas universitātēm. Tā kā mums tā atgriešanās bija ļoti viegli, jo mums bija jau cilvēki, kas bija mums gatavi palīdzēt un runāt un dot informāciju un tā. Un tāpēc, diemžēl, mēs ar jums tik daudz nesarunājamies, jo mums jau bija tas neformālais tīkls jau uztaisīts. Jūs zināt vēl kādu Amerikas latvietu, kas ir dzimis Amerikā, kas ir atgriezies tagad pēdējā laikā? Es pats nezinu. Es zinu dažus, kas par to domā tagad. Tieši politiskās situācijas dēļ? Jā. Jo jūs iepriekš prognozējāt, ka
tad Trumpa dēļ ne tikai tie latvieši, kas ir aizbraukuši no Latvijas, bet arī, kas ir dzimuši Amerikā. Jā. Vai varētu būt vilnis uz... Jā, varētu būt vilnis atpakaļ. Un es arī domāju, ka būs ļoti daudz latviešu zinātnieki, kas strādā Amerikas universitātēs tagad, un taisn sievietes visvairāk, kas gribēs braukt atpakaļ uz Latviju un te strādāt universitātēs, jo viss tā dzīve tur ir tagad pavisam mainījusies, kā strādāt un taisn sievietēm. Es varu pajautāt Valdim vienu jautājumu par šo te. Man ieinteresē tas, ko tu teici. Kāda ir tava pieredze strādāt Latvijā zinātnē, nākot no Amerikas zinātnes kultūras un kopienas? Nu, ir laba, jo arī es tagad mainos, jo es lielāko daļu Amerikā strādāju kā biznesa cilvēks. Man bija biznesa klienti un tā, un tagad es te vairāk strādāju ar universitātēm un tā, bet cilvēki grib zināt, ko es zinu, viņiem interesē mana pieredze. So es esmu priecīgs par to. Es agrāk strādāju 10-15 gadu atpakaļ, un tad bija daudz grūtāk manas idejas un to, ko es biju piedzīvojis Amerikā, pārcelt te. Bet tagad izliekās, ka cilvēki ir daudz vairāk gatavi dzirdēt no ārienes, kas notiek, ko cilvēki zina, ko cilvēki dara un tā. Valdi, vai pārceļoties kaut mazliet jūs domājat par to kara kontekstu, ka salīdzinoši netāli ir noteikti tas, kas notiek, vai jūs pilnīgi to ignorējāt? Nu, mēs par to domājam, un mēs domājam tā, ka NATO, tas tik labi, ka Latvija ir NATO, un kad mēs redzējām, ka Zviedrija un Somija arī tagad ir NATO, mēs domājam, viss kārtībā. Mēs nedomājam, ka Amerikā būs tādas maiņas, kā tagad ir, bet viņas ir, bet mēs arī domājam, ja tās arī notiek, un Amerika paliek neitrāla iekš NATO, tagad mēs vēl esam ļoti priecīgi, kad ir tās lielās valsts, kas arī uz to pašu robežu kā mēs. Un, so mēs domājam, būs labi. Daina, tas cilvēku loks, ar ko tu saskaries, tu vari teikt, ka šis motīvs īstenībā tikai vienam ir bijis bažas par. Jā. Ka tas nav arguments. Jā, protams, teiksim, man tādas ziņas par to, kad nepārceļās, tāpēc, kad notiek kara darbība Ukrainā tādā tik skaidrā veidā. Tas nav teikts, un es gribēju teikt, ka šis atgriešanās process neapstājās ne tad, kad sākās Krievijas agresija Ukrainā, ne tad, kad sākās Covids, varbūt, teiksim, dēļ lidojumiem kaut kas pieklusa un tam līdzīgi. Es nedomāju, ka tas neietekmē lēmumus. Es domāju, ka tas ietekmē cilvēku lēmumus, vienkārši līdz manīm personīgi nav atnākusi tāda ziņa, jo tas drošības faktors ir ļoti būtisks, bet es piekrītu Valdim, mēs gandrīz katru nedēļu saņemu ziņas no Amerikas latviešiem, kas vēlas pārcelties. No tiem, kas ir dzimuši Amerikā vai? Abējādi, ja? Abējādi, jā. Plāno tuvākā laikā pārcelties. Kā viņi motivē šo? Ja viņi paši nestāsta, es īsti neprasu viņiem to, jo man ir tāpat ar viņiem jānokārto ļoti daudz citu jautājumu, jākonsultē, kā privātās mantas visērtāk ir pārvest, kas te vispār Latvijā notiek, kad bankas kontu vajag atvērt, kad e-parakstu vajag nokārtot, kā tas viss pakāpeniski, ko ir iespējams izdarīt šeit, ko caur vēstniecību un tādā veidā. Bet tā grupa ir virs 50, ja? Pamatā, kas... Pārceļās Aivari ļoti dažāda vecuma. Pārceļās tikko beiguši augstskolas. Es runāju par visām valstīm, jā. Un pārceļās arī tādi, kas ir nopelnījuši pensiju un jau pensijas vecumā. Un man ļoti patīk, man pārcēlās viena emigrantu no Lielbritānijas, kas ir nopelnījusi Lielbritānijas pensiju. Un viņa man teica tā, par Lielbritānijā nopelnīto pensiju es maksāšu komunālos
maksājumus un pārtikai, un pa Latvijā nopelnīto pensiju, tad es izklaidēšos ar saviem mazbērniem. Ja? Tā kā pārceļās ļoti, ļoti daudz un dažādi cilvēki, un tie stāsti ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un nav tā, es nevaru pateikt vienu profesiju, kas ļoti izteikti pārceļās, bet es varu pateikt, ka uz Rīgas reģionu pārceļās diezgan daudz mediķi, un ļoti kvalificēti mediķi, kas atver savas klīnikas, atver privātu prakses, strādā ļoti sarežģītās jomās, kā asinsvadu ķirurģija, ortopēdija un tam līdzīgi. Pārceļās arī IT speciālisti, tā kā tas profesijas spektrs ir plašs un ļoti dažāds. Redz, Trumps jau rīkojas, lai latvieši atgriežas Latvijā. Paldies Trumpam! Paldies! Bet sakiet, tas ir otrā labā lieta, ko viņš dara. Jā, bet tas ir viss. Jā, labi. Bet sakiet, vai jums ir sajūta, ka Latvija šobrīd izmanto šo situāciju un vēršas pie saviem tautiešiem Amerikā, lai mudinātu viņus atgriezties? Es ar saviem latviešu draugiem es runāju un arī saku viņiem, cik labi te ir veselības aprūpe daudz labāk nekā mēs dzirdējam, jo mums, man pašam ir asma, un man asma te atrada ļoti labu ārstu. Man te ir daudz labāk nekā Amerikā, un es gāju uz ļoti slavenu slimnīcu tur Amerikā, un te ir labāk. So tā ir viena lieta. Sievai arī bija ar muguru lietas, aizgāju uz ortokliniku, un visi izlaboja. Amerikā viņi to neizdarīja. Un mēs maksājam skaidrā naudā, mums nekāda apdrošināšana nav, un iznāk vēl lētāk nekā Amerikā. Tā kā esmu ļoti priecīgi par to. Bet es domāju, man ir tā sajūta, ka Latvijas valsts tieši varētu izmantot šo situāciju un kaut kā pastiprināti vērsties. Tā varētu būt, ka šis būtu tāds brīdis, kad tas jādara. Tā teiksim tādu marketingu? Jā. Nu, es domāju, ka varētu. Es drīkstu kaut ko? Jā. Es gribēju teikt, ka patiesībā katrs pats cilvēks ir savas dzīves noteicējs. Un uzņemties uzņemties tādu atbildību, kad tagad brauciet un te viss būs, ja? Ir ļoti labi jāapzinās tā reālā situācija, ja? Un tik svarīgu lēmumu, kā atgriezties vai pārcelties uz citu valsti, ir jāpieņem cilvēkam pašam. Viņam ir jāuzņemās pašam savu atbildību, un viņam ir jābūt gatavam uz tiem izaicinājumiem, ar ko viņš saskarās. Jo ir viena lieta, kad ir aizbraukuši arī mūsu cilvēki tādi, kas dzīvoja padomu laikos, un kā mēs atceramies šajos laikos, it kā visu nodrošināja valsts, elektrība varbūt maksāja 3 kapeikas un tam līdzīgi, ja? Un tad varbūt ir saglabājusies tā domāšana, ja? Bet jūs pats zinat labāk, kad rietumu valstīs tev viss ir jāizdara pašam, un arī tagad pārceļoties ir jāsaprot tā sava personīgā atbildība. Bet ar to es gribēju teikt, ka, protams, Latvijas valsts mērogā mēs ļoti, ļoti gaidām savus cilvēkus atpakaļ. Ļoti. Un man ir arī tā iekšējā pārliecība, ka latvietis vispār vislabāk var dzīvot tikai Latvijā. Un ja cilvēks vēlas piepildīt savus sapņus, mūsu tautietis, tad Latvijā šos sapņus ir vieglāk piepildīt nekā ārzemēs. Protams, ir izņēmumi. Arī tā ir tava doma, ka tie cilvēki, kas atgriežas, viens no iemesliem ir arī tāpēc, ka rietumu valstīs dzīve kļūst arvien dārgāka. Tieši tā. Un mūsu līmenis ir ļoti pietuvinājies, īpaši Pierīgā, ļoti pietuvinājies, tieši tā. Normāliem pasaules standartiem. Jā, jo tieši to mūsu cilvēki arī man saka, kad viņiem tās pārtikas cenas un dzīvokļu īres ir tā pieaugušas, kad viņi ar tām algām vairs netiek galā, un viņi ir parēķinājuši, kad atgriežoties atpakaļ, saņemot mazāku algu varbūt šeit, bet nomaksājot visas ikdienas lietas, viņi dzīvo nesliktāk. Man to ir teikuši paši, un ir daudz lietas, ir daudz lētāks, un
ēdiens ir tik daudz labāks. Amerikas ēdiens salīdzinot ar Latvijas ir riebīgs. Un, jā, viss ir vismaz tik dārgi, jeb lētāk te. Un tā kā mēs varam sūdzēties. Jūs biedrībā droši vien satiekat daudzus cilvēkus, kas atgriežas. Kāpēc viņi atgriežas? Es varētu iedalīt varbūt pāris kastītēs, kāpēc cilvēki ir atgriežušies. Lielu daļu atbraucēju mēs redzējām Covid laikā. Tas bija iemesls, ja tu nevari iet ārā, ja tu nevari socializēties, ja tu nevari šo te savu profesionālo tīklu veidot ārvalstīs, tad kāpēc nebraukt atpakaļ? Ja tu esi vieninieks un tev ir, tagad tu nevari vairs iet uz tusiņiem un atrast sev otru pusīti, tad labāk braukt atpakaļ un tā kā šeit to darīt. Mums biedrībā tas biedru un cilvēku, kas ienāk, loks ir vairāk tādi jauni profesionāļi, kas ir aizbraukuši lielākoties dēļ studijām un vai dēļ darba savā profesijā, kur varbūt viņi šeit nav varējuši tajā brīdī atrast to realizāciju. Un kaut kādā brīdī, kad viņi ir noķēruši to sajūtu, ka es esmu tā kā gana daudz realizējis sevi profesionāli, es tagad esmu gatavs dot atpakaļ arī no tā, ko es esmu iemācījies. Bieži vien šeit tu vari daudz pilnvērtīgāk un jēgpilnāk dot atpakaļ. Un tāpēc mēs biedrībā veidojam kopienu, kura ir atvērta dažādām iniciatīvām, lai to pieredzi un došanu atpakaļ arī veicinātu un stimulētu. Tā bija tā viena kastīte? Tā ir tā viena kastīte, jā. Un tad ir kastīte, kur cilvēki ir bijuši vairākās valstīs. Un tad sapratuši, ka, jāsaka tā kā vīta ģimenes līgzdiņa, bija šī piezemēties, un tā pasaule ir redzēta, uzsūkta, un tagad ir tā kā laiks kaut kur dzīt saknes. Un man liekas, šeit ir auglīga augsne, lai dzītu tās saknes. Tā ir otra kastīte. Tad ir trešā kastīte cilvēki ar jauniem bērniem, kam drīz jāsāk iet skolā. Un tad, kad bērni aiziet uz skolu, ir krietni grūtāk viņus raut ārā no tās sistēmas un pārcelties. Un tad vecāki nonāk pie tādas diskusijas, ko tad mēs darām. Un ja tā diskusija aiziet par labu, pārceļamies uz Latviju, tad tie, man liekas, ir tie visbiežākie gadījumi, kas nonāk arī pie koordinatoriem un saka, klau, mums ir mazi bērni, vai tur pēdējā klasītē bērnu dārzā, vai tūlīt sāks skolā iet, vai jaunās skolas klasītēs, un viņi meklē arī to palīdzību caur institucionālo saskarni. Un tad varbūt ceturtā kastīte ir cilvēki, kas pārceļās šeit, viņi ir atraduši sevī to impulsu to darīt, bet viņi nav nogruntējušies tādā ziņā, ka viņi vēl tur savas iespējas atvērtas. Un mēs arī esam redzējuši, ka ir cilvēki, kas atbrauc šeieni, padzīvo, redz iespēju priekš sevis kaut kur ārpus Latvijas, un tad atkal arī pārceļās. Un man liekas, tas arī ir ļoti labi. Es mēģināšu tevi citēt precīzi. Tu teici, ka aizbraucot uz ārzemēm, protams, tu iegūji pieredzi, tu kļuvi ambiciozāks. Vienlaikus tu labāk saprati savu identitāti. Un tu sajūti, ka tev ir bezmaz vai pienākums kaut ko atdot atpakaļ valstī. Jā. Cik ir tādu, kuri jūt šo, ka viņiem ir pienākums arī Latvijai kaut ko atdot? Vai vēlme drīzāk, nevis pienākums? Jā, pienākums varbūt ir tāds stiprs vārds, vēlme un sajūta. Es varbūt būšu tāds sašķiebies uz to pusi,
kur tādu cilvēku ir vairākums, jo es esmu tajā kopienā, kur tādi cilvēki nonāk. Un tas vairo arī manu labsajūtu dzīvojot šeit, jo man liekas, ka tie cilvēki, kas atgriežas, viņiem gribās to darīt. Un mans burbulis ir tāds. Man būs grūti pateikt par tādu kopējo bildi, bet ir, ko es varu teikt, ir ļoti daudz tādu cilvēki, kas meklē veidu, kā dot atpakaļ, kā būt noderīgiem, un es vēlējos aizeju uz to vārdu būt vajadzīgiem. Jo man patīk tas teiciens, ka vienā brīdī tu skaties, kur tā zāle ir zaļāka, bet tad tu saproti, ka zāle ir zaļāka nevis otrā krastā, bet tur, kur tu viņu laisti. Un tad tu gribi viņu laistīt. Un, kā es teicu, šeit ir auglīga augsne. Pastāst par savu burbuli. Kas tie par cilvēkiem ir? Tas burbulis ir no man... Atbraucot atpakaļ, tas bija 17. gada otrā puse, tikko bija nodibinājusies tā biedrība, es tur gana nejauši nokļuvu, un mans draugu loks kopš atbraukšanas izveidojās no šīs biedrības cilvēkiem. Un mēs joprojām esam labi draugi, jo vai tas, ko es redzu, kad tā identitāte, kas izveidojās tev, aizbraucot prom uz svešu vietu, sākot te jau no nulles visu. Nav draugi, nav vecāki blakus, nav pierastās vietas, tev ir jāsāk būvēt sava dzīve. Te jau no nulles. Tas izved tevi cauri tādai pieredzei, kas ļauj viegli rezonēt ar cilvēkiem, kas vēl tam ir gājuši cauri. Līdzīgi kā armijnieki. Dažādās pasaules valstīs viņi tā kā jūt brālību sevi. Varbūt tas nav tik spēcīgi, bet cilvēki, ar kuriem tu esi izgājis līdzīgām grūtībām cauri, jums ir līdzīgas identitātes. Lūk, un tas ir tas mans burbulis. Profesijas kādas ir šiem cilvēkiem, kas tev apkārt? Visādas. Sākot no IT speciālistiem, tas ir ļoti populāri, jo tas neierobežo, kur tu vari fiziski strādāt. Mums biedrībā ir cilvēki, kas strādā zinātnē, universitātēs, ir cilvēki, kas strādā valsts sektorā, arī pašvaldībās, ir cilvēki, kas strādā privātā biznesā, ir cilvēki, kas paši nodarbojas ar uzņēmēju darbību, kas savu uzņēmumu ir izveidojuši ar citiem cilvēkiem kopā, kas arī ir bijuši ārpus Latvijas. Labi. Brīnišķīgs burbulis. Daina, vai atgriežas cilvēki, ko mēs agrāk tā visai vīzdegunīgi saucām tie, kas brauc lasīt sēnes un zemenes? Vai šie cilvēki atgriežas? Viņiem nav izglītības, viņi aizbrauc strādāt parastus darbus. Jā, protams, ka atgriežas arī cilvēki, kas ir strādājuši noliktavās, zemeņu laukos un čampiņonu laukos. Un katram tas iemesls ir savādāks, un arī viņi atgriežas un viņi meklē šeit Latvijā savai kvalifikācijai atbilstošu darbu. Un gaidīts ir pilnīgi jebkurš, un, piemēram, runājot vai augsti kvalificēts speciālists vai speciālists ar mazāku vai vienkārši kvalifikāciju, arī tāds ir ļoti vajadzīgs Latvijai. Un es domāju, ka arī viņi visādos veidos ir kaut kādā veidā jāveicina, jo man pašai ir tāds salīdzinājums, ka tie mūsu cilvēki, kas ir dzīvojuši un strādājuši ārzemēs, un arī abi mani kolēģi, viņi ir tā kā tādi lakmus papīrīši mūsu sabiedrībai. Viņi atbraucot vienkārši parāda un pasaka tās lietas, kas mūsu sabiedrībā vai mūsu valstī vajadzētu uzlabot, mainīt, jo viņiem ir fantastiska pieredze, fantastiskas zināšanas, ko viņi ir ieguvuši. Galvenais tās citu kultūru iepazīšana. Viņi ļoti, ļoti daudz ko var dot, arī iegūstot šo pieredzi, strādājot vienkāršos darbus. Un atgriežas ļoti dažādi cilvēki. Cik, jā? Tā svarīgā lieta par dot atpakaļ. 20 gadu atpakaļ, kad es te biju, bija ļoti grūti dot atpakaļ. Jo neviens negribēja dzirdēt. Es tā, tu esi amerikāns, tu brauks atpakaļ uz Ameriku, viss, tā ir cita pasaule. Bet tagad es jūtu, ka cilvēki klausās un cilvēki grib zināt. Un tā ir pavisam cita sajūta. Un tas jūtās ļoti labi. Bet kas ir noticis? Kāpēc? Kas mainījās?
Es nezinu. Es nevaru pateikt, ka kaut kas ir mainījies. Es domāju, varbūt, ka cilvēki tikai ir gatavi dzirdēt. Varbūt es strādāju ar citu paudzi tagad, jo lielākoties strādāju Stadiņu universitātē, un tur tā paudze varbūt ir jaunāka nekā ar tiem, kuriem strādāja Latvijas universitātē. Un viņi bija vairāk, Ja tev ir versija, kas notiek? Man liekas, ka ir pagājis tas laiks, cilvēki ir redzējuši, ka idejas, kas nāk varbūt no ārpuses, strādā. Es piekrītu Valdim, jo īpaši pirms 5 gadiem, kad sākās tā programma, bija tā, ka patiesībā vietējā sabiedrība īsti nebija gatava, ka cilvēks atgriežas atpakaļ Latvijā, atgriežas Rīgā. Viņam tas ir unikāls notikums, viņam tas ir ļoti svarīgs notikums. Viņam atkal mainās visa dzīve, bet sabiedrība, kas šeit ir, viņiem jau tas notikums nav tik liels, viņi to zina, un varbūt tas atbraucējs gaida, ka tas būs tādā pašā emocionālā līmenī kā viņam pašam. Bet tā ir pagājis laiks, un sabiedrība ir mainījusies, un es arī jūtu, ka tā sabiedrības pieņemšana ir ļoti uzlabojusies. Jo arī pasaule no Eiropa, vairs Austruma Eiropa un Rietuma Eiropa nav tik ļoti atšķirīgas kā pirms gadiem 10, 15, kad aizbrauc mūsu cilvēki vai 20. Es varbūt vienu tādu interesantu aspektu, ko es reflektējot sevī saskatu un arī cilvēkos apkārt. Atbraucot atpakaļ, tu esi uz tādām ļoti pozitīvām emocijām, uz tādu viļņa, tev ir tāda sajūsma, tev ir tāds, tikai ņemt un darīt. Un ir diezgan jāstrādā ar sevi, lai to sajūtu noturētu, lai neļautu, ka iezogās tāds nihilisms vai iezogās vai pielīp. Un, ja to izdodās, tā enerģija vien, ko tu vari nodot pēc tam tālāk cilvēkiem, jau ļoti palīdz. Bet es esmu redzējis vairākus piemērus, kur cilvēki atbraucot atpakaļ, pavadot šeit laiku, apbružājoties un atsitoties pret kaut kādām sienām vai pret pretestību. Viņiem ir tāds, laikam jau es te nevaru tomēr neko baigi mainīt. Kas ir tās sienas? Tas ir labs jautājums. Tā ir varbūt tāda neatvērtība jaunām idejām, tradicionālisms, bet tādā negatīvā konotācijā. Un vienkārši bailes riskēt, pamēģināt kaut ko jaunu. Valdis māja galvu, ja? Tā ir. Jā, Baidamies riskēt. Es to nosaucu par padomus indi, kad cilvēkiem, kas te uzaug padomu laikā, kad viņiem vēl ir tā indi galvā, un to nevar dabūt ārā. Viņi tagad ir brīvā Latvijā, un viņi strādā rietumu ekonomijā, bet vēl ir tā, ka mēs to nevaram darīt, jo mēs esam latvieši, un tie ir no kaut kurienes citur, un viņi var to darīt tur, bet nezinu, vai viņi var to darīt te. So tas bija tāda sajūta, kas man bija, bet tagad tas vēl ir, bet daudz mazāk. So es tagad jūtos, ka tas pārsvarums ir labā pusē. Varbūt tāda raksturiezīme, kas bieži atšķir cilvēku, kas ir aizbraucis kaut kur un atgriezies, pret cilvēkiem, kas nav, ko tu arī sākumā minēji, ka tev bija tāda doma, ka varbūt varētu, daudz aizbrauca, bet tomēr nesanāca kaut kādā vai nesaņēmies. Vai, ir tā apetīte pēc riska. Ja tev ir lielāka riska apetīte, ja tu esi atvērts tādām jaunām lietām, ja tu esi gatavs strādāt ar to, ka tu nezini, kādos brīžos kā būs, ja tu jūties komfortabli ar to, tad tev sanāks, tad tev būs vieglāk. Bet ja tev tā nav, tu visdrīzāk arī nebrauks. Un tāpēc atbraucot atpakaļ ir tāda kā miniatūru, kultūru vai raksturu sadursme. Un to ar to savu
riska personība, tu gribi arī pamēģināt jaunas idejas. Tev tas liekas, ok, noriskējam, paskatāmies, kā ir un vai tas strādā. Mēs jau varam atgriezties jebkurā brīdī pie vecās kārtības atpakaļ. Un tur tā pretestība un tā frikcija arī rodās. Es no cilvēkiem, kas ir bijuši prom un atgriezušies, esmu dzirdējusi, cik grūti viņiem ir pēc pasaules elpas tādas ievilkšanas iedzīvoties šajā sabiedrībā, kas ir daudz atturīgāka, daudz neticīgāka, ka te vispār kaut kas var sanākt. Ir tā, ka atgriežoties, ka mēs esam tādi nīgri, ne? Es ieteiktu to, ka mums ir suns. Un mums ir tā ļoti interesanta šķirne un ģirces satic mūs. Un mēs ejam ārā un staigājam par... mēs Rīgā dzīvojam veselu gadu pirms mēs pārcēlamies uz Pierīgu. Un mēs tik daudz cilvēks ir satikuši, jo mums ir tas suns. Un mēs staigājam un sakām, vai cik skaists suns, kas tas par šķirni? Un tā. Un mēs visi, mēs turistus satikām, mēs vietējos satikām, un tā ir tāda ļoti viegla lieta, ar ko cilvēki var sarunāties ar svešniekiem. Un tad drīz tas svešnieks varbūt paliek par draugu, jeb tu zini to cilvēku kā kaimiņu, jeb kaut ko tā. Es ieteiktu nopirkt tādu interesantu suni un staigāt, kur jūs esat, un tas daudz palīdzēs. Jā, kas tas ir par suni? Mums ir Golden Doodle, viņš ir pus zelta retrievers un pus pudels. Suns atbrauc no Amerikas? Jā. Sveiciens Latvijā viņam. Jā, un viņam tagad ir suņa pase, so viņš ir Latvijas suns tagad. Bet jā, tur arī bija visādi papīri, mums bija tur jādara Amerikā, un tad ka mēs atbraucam un viss, un tas bija ķēpa visu to darīt, bet mēs izdarījām, un tagad viss kārtībā. Un sunim ļoti skaists vārds ir. Sakiet. Tālīts. Tālīts? Jā, jo mēs gribējām, kamēr mēs Amerikā dzīvojam, mēs gribējām tādu vārdu, ko amerikāņi var izrunāt. Jo kad mēs to sundāvojam, mēs gluži nezinājām, ka mēs brauksim uz Latviju. Un savu tālīts bija tāds tālī. Amerikāņi var izrunāt, bet mēs vēl gribējām tādu latvisku vārdu. Bet viena sieviete, kas atgriezās no Brazīlijas, viņa stāstīja man, ka viņa pirms tam nebija, protams, dzīvojusi Latvijā, un viņa šeit lasīja lekcijas, un viņa teica, viņa jutusies briesmīgi. Viņa nevarēja saprast, vai vispār viņu dzird. Jo visās sejās bija pilnīgs nekustīgas sejas izteiksmes, un viņai bija grūti pierast pie tā, ka viņa nesaņem šo atgriezenisko saiti. To viņa sacīja. Tā ir, ka mēs esam tomēr noslēgtāki. Jā, varētu teikt, bet... Nav tā izteikt. Nē, kad sāk runāt ar cilvēkiem, tad atkal tas suns ļoti palīdz. Tas suns. Jā, bet nē, kad sāk runāt ar cilvēkiem, es nav tāds cilvēks saticis, kas tā... Bet krieviski jūs nerunājat? Krieviski jūs nerunājat? Nē. Problēma nav bijis? Nē. Kāds sāk krieviski runāt, es ar viņu angliski runāju, un tad daudzreiz tas cilvēks prot kaut ko angliski, un tā mēs sarunājamies. Vēl viens stāsts. Es rakstīju, ka Ievai, žurnālam Ieva par šo tēmu bija kāda skolotāja, kas man stāstīja savu pieredzi, ka viņai pēc 18 Skotijā nodzīvotiem gadiem bijis ļoti grūti pieņemt, cik Latvijā ir zema apkalpošanas kultūra. Un viņa stāstīja, kā viņa ir braukusi ar mikroautobusu un nav zinājusi, vai tā pietura, kur pašlaik ir apstājušies, vai tā ir gala pietura. Viņa ar šoferim vaicāja, es stāstīšu tā, kā viņa stāstīja. Viņa ar šoferim vaicājusi, vai šī ir gala pietura. Viņš viņai sakot, vai tad tu neredzi? Viņa saka, es tā satrūkstos no tās strupās atbildes, un viņam saku, varējāt jau mazliet laipnāk. Un viņš pret viņu ir pagriezies un teicis, ej dirst. Un viņa teica,
Un man bija sajūta, ka es nespēšu vairs šeit iedzīvoties, bet viņa dzīvo. Vai... Mēs arī esam tādi cilvēki satikuši, bet tie nav vairumā. Un tas ir tikai, mēs tādi cilvēki satikam Amerikā arī. Un tādi cilvēki ir dzīvē, un mums nevajag uz tiem to fokusu rādīt. Mums vajag skatīties uz to labumu, jo ir daudz vairāk tie labie cilvēki. Tev atgriežoties, bija kaut kas, kas likās, šitas gan nav īsti labi? Jā. Es to sapratu jau aizbraucot. Kad es sāku dzīvot Kopenhāgenā, tā pirmā tāda viscerālā sajūta bija par to, ka tur ir lielāks miers. Tā kā cilvēki ir mierīgāki ikdienas saskarsmēs, sīkās lietās, niansēs, veikalā, sabiedriskā transportā, uz ielas. Tu nejūti to stresu tik daudz, tādu neirotismu varbūt. Tādu ļoti, ļoti vieglu, bet jūtamu. Viņa tur nebija. Tā bija tāda mana situācija, kur es piefiksēju tādu. Šī ir tāda fundamentāla atšķirība. Jā. Un tad atgriežoties atpakaļ, es atbraucu un sāku strādāt valsts pārvaldē. Latvijas Investīcija attīstības aģentūrā. Es ļoti izjūtu to, jo Dānija ir valsts ar ļoti horizontālām hierarhijām, un Latvija tāda nav pagaidām vēl. Un es biju paņēmis to Dānijas etosu līdzi un to pieeju arī izmantoju ikdienā, jutos ar to komfortabli, ne tāpēc, lai kādu provocētu, bet man tas likās organiskāk tā rīkoties. Un tas varbūt kaut kādos brīžos lika kādam saraukt uzaci vai paskatīties, kas tu dīvains esi. Jā. Tā bija tāda varbūt neliela kultūras atšķirība. Tas bija saskarsmē ar valsts iestādēm? Vai? Tas bija strādājot ekosistēmā, kur ir valsts pārvaldes darbinieki ierēdņi ļoti daudz. Privātā sektorā tas ir varbūt mazāk, un tur tas tieši atver vairāk durvis, ka tu esi atvērtāks, uzrunāt cilvēkus vairāk un tā. Dan, kā jums ir sajūta, kā izturas sabiedrība pret tiem, kas atgriežas? Nav tā, ko jūs te vispār saprotat, jūs te neesat dzīvojuši? Tieši no sabiedrības puses. Tādu krasu pieredzi man nav nācies saskarties ar to, bet es pieļauju domu, ka tur varētu būt kaut kāda pretruna, bet tur ir ļoti daudz, kas atkarīgs arī no paša cilvēka, kas atgriežas. Jo viens no jautājumiem, kas atgriežas, viņi vaicā, par darbu, kā iekārtoties darbā, ko darīt un tam līdzīgi. Un tad es atļaujos, ik pa laikam dot, varbūt kādus ieteikumus vai padomus, kad ļoti bieži, es esmu dzirdējusi arī nevis ļoti bieži, bet ir tā, kad atgriežas no ārzemēm un jaunais darbinieks sāk mācīt darba devēju, ko darīt, kā darīt un tam līdzīgi. Ja? Bet ir jāņem vērā tomēr arī to, kad viņš ir atgriezies un ka viņam ir jārēķinās ar to situāciju, kas ir tai viņa jaunajā darba vietā, ka tur ir jābūt tādai kopīgai, tādai saplūsmai, sinerģijai, savstarpējai sapratnei. Patiesībā es domāju, ka tā nav kaut kāda liela problēma vai uz ko. Tas drīzāk ir kaut kāds personības jautājums, kaut kāds jušanas jautājums, kad nonāk kaut kādā jaunā darba vietā. Kad es atgriezos, man vispār bija visur pilnīgi rozā brilles. Man viss tik ļoti patika Latvijā, man patika daba, man viss tik ļoti patika un kultūra un tam līdzīgi. Bet varbūt tas darbinieks, kas sāk mācīt, bet varbūt viņš tiešām zina labāk. Protams, arī tā var būt.
Arī tā varbūt, tāpēc es saku, ka tās abas, tās pasaules ir jāliek kopā, jo tā kā es teicu, cilvēks atgriežas, viņš redzēs tik daudz citas kultūras un lietas, viņš var dot ļoti daudz labus padomus un ļoti daudz derīgas lietas, ko var izmantot, ja? Bet tāpat laikā ir arī tomēr jārēķinās ar vidi, kurā tu esi atbraucis, kur tev ir jāiekļaujās. Taina, es zinu, ka tu palīdz arī cilvēkiem sarunāt darba intervijas. Tik precīzi es to nedaru, bet darba jautājums mēs palīdzam kārtot. Piemēram, ko nozīmē teiksim, mums ir bijuši katru gadu mums notiek tāda remigrācijas domnīca Rīgas reģionam, un vienu gadu mums bija tieši šī kontaktbirža, darba birža, kur bija no mūsu pašvaldībām uzņēmējdarbības centra vadītāji un arī no lieliem uzņēmumiem, kuri meklē darbiniekus. Ja? Un, teiksim, toreiz tie bija Olainas industriālie uzņēmumi, un viņi tieši griezās ja ir kādi remigranti, lai, teiksim, sakontaktē, un tādā veidā tas notiek. Tad es atceros vienreiz viena meitene tieši vēlējās strādāt kādās no Latvijas pilīm vai muižām, ja? Tad, teiksim, es sazinos ar Piļu un muižu asociāciju, pasaka, ka tā cilvēks sūtīs savu CV, un varbūt, kad ar laiku, teiksim, tas var būt noderīgi. Vai arī es atceros, atgriezās no egzotiskām zemēm viens finanšu konsultants tiešām no ļoti tālām zemēm. Viņš ilgi nebija bijis Latvijā. Tad arī ar attiecīgās nozares asociācijas viņus sakontaktēju, lai tas cilvēks var sākt meklēt savu ceļu un lai viņi arī zinātu. Viņš dabūja darbu? Man nav tādas informācijas. Un tie, kas Olainē? Nē, viņu nepaņēma. Olainas uzņēmumu nepaņēma, ja? Jā, toreiz nepaņēma. Viņš pārāk lecīgs bija. To es nezinu. Es domāju, ka viņš bija pietiekami augsti kvalificēts, bet tas ir arī tāds individuāls dabas jautājums. Girti, tu varbūt varētu zināt, labi, atgriežas cilvēks, Latvijas cilvēks, kas šeit ir dzīvojis, bet ļoti iespējams, ka ir gadījumi, kad viņš sev ved līdzi dzīves draugu vai sievu vai vīru, kas ir citautietis. Vai tiek padomāts arī par šiem cilvēkiem? Padomāts no valsts puses? Jā, no valsts puses. Vai kā viņi šeit iedzīvojas? Vai jātiek galā pašam pārim ar to ir? Vienmēr jau dienas beigās pašam ir jātiek galā, bet tas, ko mūsu biedrība dara ļoti mērķtiecīgi šajā te virzienā, mums arī ir biedri ar otrajām pusītēm, kas nav latvieši. Mēs cenšamies būt atvērta kopiena, lai tiem cilvēkiem varētu vieglāk ienākt iekšā un atrast priekš sevis kaut kādus saķeres punktus sociāli tīri. Ir viena meitene mums biedrībā, kurai vīrs ir anglis. Viņš ļoti labprāt nāk līdzi uz pasākumiem, uz mūsu tusiņiem, jo viņš jūtās tur komfortabli. Un tā ir tā vide, ko mēs cenšamies radīt. Otrām pusītēm, lai viņas varētu paņemt līdzi un justies komfortabli. Nevis tā, ka tu esi atbraucis uz citu valsti un tev tagad ir kaut kur jānolēn stūrī un jāgaida, ka kāds pie tevis pienāks un parunāsies. Jā. Vai viņiem ir motivācija mācīties latviešu valodu, kas ir grūta valoda tomēr? Kādam ir, kādam nav. Kādam nav. Motivācija varbūt ir vairāk, laiks ir mazāk. It īpaši, ja ir ģimenes ar bērniem, it īpaši, ja tev ir profesionālie pienākumi, tad vienkārši tas laiks nepietiek. Bet esot vidē un esot ar cilvēkiem apkārt, tā valoda sāk lēnām pielipt tik un tā. Bet no ārzemju latviešiem diviem es esmu dzirdējusi to, ka viņiem Latvijā pietrūkst iespējas mācīties valodu augstākā līmenī, ka tie pamatkursus ir, bet vēlāk, lai tādā augstākā līmenī, ka trūkstot, nav tāds dzirdēts? Nē, tas patiešām tā ir, jo latviešu valodai nav vienotas kopīgas. Cik es zinu, pagaidām tagad tieši top kopīga platforma, kur šo latviešu valodu varētu apgūt. Kursi notiek no laika uz laiku dažādās sagatavotības grupās. Ir gan maksas kursi, kas ir pieejami, protams, visu laiku, un ir valsts apmaksāti latviešu valodas kursi, kas
tā teikt, ātri tiek izsmelti. Ir arī Rīgas pašvaldība organizē savus latviešu valodas kursus, kur var pieteikties atmaksātus. Bet, teiksim, tāda valodas skola, kā es biju Dānijā, tāda Latvijā varētu teikt vēl top. Tāda kaut kāda līdzīga forma. Bet tie kursi ir zemākajam līmenim, ja? Dažādiem. Dažādi. Jā. Ja, mums ir interesanti, kādreiz mēs aizējām uz veikalu un mēs runājam ar to pārdevēju. Mēs nevaram sadomāt to pareizo vārdu latviski. Mēs izsakam angliski. Un tūlīt tas cilvēks, jūs gribat angliski runāt, un tūlīt saka mums angliski runāt. Un mēs, mēs varam latviski, mēs tikai to vārdu nezinājām. Tā kā es domāju, viena lieta ir, kad cilvēks atbrauc, kam nav vislabākā latviešu valoda, bet kas prot angliski, vismaz Rīgā ir ļoti viegli dzīvot. Jo lielāko daļu cilvēki prot angliski un veikalos un tā viss var runāt angliski. Un tā kā, tas droši vien tā kā 50 gadu atpakaļ viss runāja krieviski. Bet tas ir tas valodas līmenis, un mums daudz cilvēku arī atkal, kad mēs ar cilvēkiem runājamies caur suni. Un tā lieta ir, kad mēs stāstam, mēs dzimuši Amerikā, un cilvēki, wow, jūs tik labi latviski runājat. Nē, es nedomāju, ka es tik labi latviski runāju, es gribētu labāk runāt latviski, bet viņi ļoti priecīgi, kad te cilvēks no svešas zemes prot valodu. Vai jūs zināt kādu cilvēku, kas ir atgriezies un tomēr pēc tam aizbraucis atpakaļ? Nē? Nu, man tiešām tāda manā praksē, tiešām 5 gadu laikā, varbūt kaut kad senāk atpakaļ ir kāds 1-2 cilvēki devuši ziņu. Es pieļauju domu, kad arī aizbrauc atpakaļ, bet mani personīgi par to es netieku informēta. Bet runājot vispār par šo, tā teikt, tas, ka mūsu cilvēki aizbrauc simtiem tūkstošu, un kā tas notika, tas nav nekāds pasaules vēsturē kaut kāds unikāls gadījums, jo pagājušā gadsimtā taču no Norvēģijas aizbrauca gandrīz 1,900,000. Es zinu, ka arī Dānijā ir simtiem tūkstoši dāņu, kas dzīvo ārzemēs, un arī tur darbojas gan nevalstiskā organizācija, kas aicina atpakaļ tos savus cilvēkus. Tā kā mēs arī pirms tās intervijas par Poliju, tu teici par to Poliju, vai ne, kur tagad cilvēki atgriežas, tas, ka tā pasaule jau ir ļoti, ļoti vienota. Un ņemot vērā, kādā režīmā mēs augām, padomu, ka mēs neko neredzējām. Un tagad parādījās brīvas robežas un Eiropas Savienības brīvā darba spēka kustība. Es to uzskatu tikai par normālu, neko par ārkārtēju. Un es gribēju teikt mūsu cilvēkiem, kas atgriežas, kas dažkārt kritizē to Latviju, ka nav kaut kas tā kā vajag. Es ieteiktu atcerēties to mūsu Latvijas vēsturi. Mēs neesam tā kā Dānija, kas visu laiku, atskaitot to mīksto vācu okupāciju 2. pasaules kara laikā, mums taču tā vēsture ir bijusi tik skaudra, un ka tagad paskatās uz Latvijas attīstību, cik tālu mēs esam tikuši, vajag tomēr rēķināties ar to mūsu visu vēsturi, kas ir bijusi, un arī tagad, kad cilvēki atgriežas, varbūt viņi domā, ka viņi lepni ir aizbraukuši un kā viņi tagad atgriezīsies. Visā pasaulē cilvēki tā dara. Dzīve ir dzīve, bija laiks, aizbrauca, vajadzēja, redzēja. Kaut kas īsti varbūt ārzemēs neapmierina, jābrauc atpakaļ un jādzīvo savā zemē. Šai diskusijā vajadzēja piedalīties vienam 17-gadīgam čalītim, vai 16, jā? Jā. Jā, un tas stāsts ir ļoti interesants ar to, ka viņš 5-6 gadus ar vecākiem nodzīvojis Lielbritānijā, hokeju spēlējis, un izdomājis, ka viņš viens pats atgriežas, ka viņš grib Latvijā hokeju spēlēt, ka te līmenis ir augstāks, vecāki palika, viņš viens pats atbrauc. Vai jums ir šādi vai līdzīgi interesanti stāsti tādi no cilvēkiem?
Man ir tieši tad, kad vecāki vēl dzīvo ārzemēs, bet viņu bērni pusauģi tieši vēlas atgriezties. Un tādi ir vairāki gadījumi, un viņi, protams, ka dzīvos pie saviem vecvecākiem, bet tur ir jānokārto oficiāla aizbildniecība, jo viņš ir nepilngadīgs, lai viņš varētu šeit atbraukt, atgriezties kādam pieaugušam, par viņu ir jāuzņemas atbildība, savādāk viņu, piemēram, skola neņem pretī un tā. Un tas arī ir viens no jautājumiem, ko mēs kā remigrācijas koordinatori palīdzam risināt. Jā, ir tādi gadījumi. Pusauģi, kāpēc grib atbraukt? Viņiem labāk patīk. Viņiem vēl tā pasaule ir tādās lielās vērtībās, patīk, nepatīk, un viņiem patīk te. Tā kā tu teici, hokejs viņam patīk. Viņam varbūt draugi te ir. Tie ir tādi, kas dzimuši ir rietumos? Arī tādi. Arī tādi. Kāds varbūt jums ir kāds tāds īpašais, ko jūs zināt, atgriešanās stāsts? Es arī esmu dzirdējis par jauniešiem, kas varbūt nav piedzimuši, bet lielu daļu dzīves nodzīvojuši, jo tas viens no emigrācijas viļņiem bija iestājoties Eiropas Savienībā 4. gadā. Un tad ģimenes aizbrauca ar maziem bērniem uz turieni, un tagad tie mazie bērni ir paaugušies, un viņi tā, mēs īstenībā diezgan daudz varētu paveikt, esot tur Latvijā. Un vēl viena lieta ir, kas man liekas jauniešiem ļoti svarīga. Tā kā tu ar kaut ko izcelies. Tev ir kaut kas īpašs. Tas, ka tu esi dzīvojis citur, tagad atbrauc, tev ir stāsts, ar ko tu vari izcelties. Un jā, tu liecies interesantāks pārējiem cilvēkiem. Tas arī nospēlē lomu. Man bija viens tāds emocionāls stāsts. Atgriezās ģimene no Īrijas, uzcēla pierīgā māju, vēl ceļ to māju. Un es viņiem prasīju, kas ir tie pirmie mēneši ir pagājuši. Es saku, kas ir tas, kas Latvijā, ja drīkst tā vaicāt, patiešām patīk. Un tā sieviete man saka, smarža. Viņa teica, jūs ticiet man, tā kā Latvijā smaržo rudens, vai ziema, vai pavasars. Viņa saka, Īrijā tā nav. Viņa saka, tas ir kaut kas vienreizējs. Un viņiem vispār par tādu emocionālu piesaisti ļoti tieši sēņošana, ogošana, pie dabas iešana. Tas viss ļoti, ļoti viņus vilina arī atpakaļ. Ja mums, kad Amerikas latvieši pārcēlās te 90. gados, daudz tie brauc atpakaļ, jo visādas lietas viņam negāja pareizi. Bet kopš tā laika tie, kas ir pārcēlušies, es nav dzirdējis, ka daudz brauc atpakaļ. Tas pirmais vilnis viņiem bija grūti, un daudz aizbrauc atpakaļ, bet tie, kas tagad pārceļās, es nedomāju, ka ir tik daudz, kas pārceļās atpakaļ. Pārceļoties ar ģimenēm, ar bērniem, tur tiešām ir ļoti nopietni jāpieiet tai lietai. Jo tur ir arī tas, ka tas bērns ienāk citā skolā, klasē, vidē. Un es parasti saku tām ģimenēm, kas pārceļās, jūs nepieļaujiet to situāciju. Bērns sāk iet skolā un ar laiku ļoti noslēdzās, ka viņam nav draugu, viņš negrib iet uz skolu un tam līdzīgi, kad ir ļoti, ļoti vecākiem jāsako līdzi un ir jārunā ar klases audzinātāju. Jo klases audzinātāji ir tas atslēgas cilvēks, kas tam jaunajam skolniekam var radīt komfortas situāciju klasē, ka viņš tiek pieņemts, ka viņš netiek atstumts. Tā kā tur ir ļoti daudz dažādas nianses, ar ko mēs kā koordinātori strādājam, ne tikai dodot šos konkrētās norādes, kādi dokumenti ir jāsagatavo, bet arī sagatavojam arī tām situācijām, kas no pašiem remigrantiem ir atnākušas atpakaļ, lai cilvēkiem būtu vieglāk. Man ir patiesi prieks par Valdi, kad Valdis strādā saistībā ar universitātēm, jo tu vaicāji par darbu, jo man ir bijuši gadījumi, kad atgriežas jaunie zinātnieki, un nav jau nemaz tik viegli akadēmiskajā vidē dabūt darbu, kā lektoram vai kā tas nav viegli. Man ir bijuši tādi ļoti spējīgi no Skotijas matemātiķis, un tas tā kā integrācija lieliska. Tā svarīgā lieta bija tas tīkls. Kas jau bija. Cilvēki, kurus es jau pazinu, ar ko es biju iepriekš sastrādājis, dažreiz caur Talliens, dažreiz šeit.
Un, jā, tas ļoti svarīgi. Un tāpēc, man liekas, ir forši, kad ir tādas iniciatīvas kā Pasaules Latviešu zinātnieku kongress, tā sauc to pasākumu, vai ne? Kur tā kā saved atpakaļ tos zinātniekus, kas strādā citās valstīs, un veido to tīklu, un paplašina tos profesionālos kontaktus, un varbūt veido kopīgus dalību kopējos zinātnes projektos, jo tagad zinātnē ir mazāk robežu nekā ģeogrāfijā, un tās sadarbības var plūst pāri, un kaut kādā brīdī, ja tev ir šis tīkls, pazīstami cilvēki, kolēģi, tev ir daudz vieglāk atbraukt un integrēties. Valdis ļoti labs piemērs. Vai jums ir sajūta, ka varētu, ka tuvojas kāds atgriešanās vilnis šobrīd? Jā. Es jau teicu par to. Viens ir tas, par ko mēs runājām, par to Amerikas piemēru. Otrs ir tas, par ko es minēju Lielbritāniju, kā ekonomisko faktoru, kas varētu dzīt cilvēkus atpakaļ vai nosvērt par labu tam lēmumam. Jā, pavisam noteikti. Jā. Tā kā turot īkšķus, kā šeit nesāksies kaut kādas neparedzētas ģeopolitiskas lietas. Bet vai ir kaut kas, ko mēs varam gan kā valsts, gan kā sabiedrība darīt, lai tas vilnis atgriešanās ir tāds vēl augstāks? Celt valsts labklājību un drošību. Tas ir noteicošais. Bet, ja runā par to iemesliem, man arī diezgan daudz mūsu cilvēku stāsta, ka viņi iekšēji valstī vairs dēļ iekšējās kriminālās situācijas nejūtas droši. Gan Lielbritānijā, gan Zviedrijā, kad šeit viņi atbrauc, viņi saka, viņi jūtas droši. Un šeit arī es esmu dzirdējusi arī no ģimenēm, kur viņi saka, piemēram, viņu laidusi puiku skolā Vācijā, viņa teica, viņa aizved uz klasi, un tajā klasē pārsvarā ir trešo valstu pilsoņu bērni. Viņa saka, viņa atved šeit uz Rīgu uz skolu, un visa klase ir ar latviešu bērniem. Piemēram, arī šī situācija arī ļoti, jo viņi atgriežas Latvijā, viņi atgriežas pie latvietības, un tieši atgriešanās pie latvietības savas zemes ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņi vēlas atgriezties. Man tagad arī uz Ādažiem atgriežas viena jauna ģimene, cels tur māju, un es viņiem pavaicāju, ja man nestāst, es parasti neprasu, bet šoreiz paprasīju, kāpēc viņi atgriežās. Teicu, ka viņiem bērni ir izauguši un ka viņi grib, lai viņi iegūst latviešu mentalitāti, jo valstī, kur viņi dzīvo, tas ir pavisam kaut kas cits. Un es arī to izjūtu Dānijā. Lai cik mēs esam radniecīgi kaut kur ziemeļtauta, viņi ir savādāki. Vai ne? Pilnībā. Jā. Pilnībā piekrīt. Jā. Absolūti. Jā. Kad mēs dzīvojam Rīgā, mēs jūtamies ļoti droši iet naktī ārā, un tā nebija problēma. Un Clevelandē, no kurienes mēs esam, mēs to nedarītu. Kurā ielā jūs dzīvojat Rīgā? Ko lūdzu? Kurā ielā jūs dzīvojat Rīgā? Krustojam Valdemāru un Zirnavu. Tīri ok. Jā. Kaut gan no tā, tur daudz kafejnīcas, tur naktīs tie pūļi. Jā. Bet viņi ir mierīgi noteikti. Bet viņi ir mierīgi, jā. Es esmu dzirdējis stāstu pieredzi no meitenēm, kas ir tā kā dzīvojuši sievietēm dažādās pasaules lielajās pilsētās. Viņi saka, ka tik droši kā Rīgā viņas nav nekur jutušās. Tā, man liekas, ir ļoti liela vērtība. Tad, Ģird, es tev mazliet oponēšu. Tu var teikt, ka tas vilnis no Amerikas nāk un no Lielbritānijas. Pirms tam Valdis teica tā, ka vairums latvieši ir republikāņi Amerikā. Un tie, kas brauks apakaļ, tad tie ir kas? Es domāju, ka lielāko daļu būtu demokrāti, bet nezinu. Jo cilvēkiem ir visādi iemesli, kāpēc viņi te brauc. Un varbūt, ka viņi ir republikāņi tur un jaunā vienotībā te. Starpība. Bet tas jau nav noslēpums, ja? Kā jūs teicāt, ka jūs vairāk simpatizējat demokrātiem. Jā. Vai ne? Jā.
bet man liekas, ka Latvijā ar konservatīvām politiskām vērtībām nav grūti dzīvot. Jā, es arī domāju. Nē, nav, bet tas, tā kā man bija daudz draugu Kanādā, man viņi teica, mēs esam konservatīvi te Kanādā, bet Amerikā mēs būtu gandrīz radikāli kreisie. jo tās starpības tur bija tādas lielas, un es domāju, ka te arī tāds, kas ir konservatīvs te Latvijā, es nezinu, vai viņš, ja viņa derētu republikāņu vidē. Tīri skaidrībai, ir tava organizācija, ir ģirta organizācija, ir vēl kāda organizācija, kas ar šos jautājumus risē? Es domāju, ka mēs esam divi spēlētāji tieši ar to. Mēs esam valsts pārvaldes programma, kas tomēr nodrošina ar kvalitatīvām konsultācijām, pārbaudītām konsultācijām, tas, ko sniedz valsts iestādes un pašvaldības, kas ir pieejams cilvēkiem mūsu, un tomēr mēs pasakam gandrīz vai obligātās lietas, ko pārceļoties vajadzētu nokārtot mītnes zemē, ar ko sākt atgriežoties, un tad tālāk katram tur individuāli šīs vajadzības ir. Un es pagaidām zinu tikai ar pasaules pieredzi Latvijā, kas vēl... Jā, mēs tā kā nedaudz turam to monopolu. Mēs turam. Protams, ne publiskajos pakalpojumos, tur savukārt jūs to darat. Mēs vairāk veicinām to, lai tas sociālais kapitāls tiktu efektīvi realizēts, lai tie cilvēki, mēs esam kopiena ar cilvēkiem, lai palīdz vieglāk iejusties šeit, jo, kad tu atbrauc, viena no stiprām emocijām var būt vientulība. Jo it īpaši, ja tu esi vairākus gadus dzīvojis, it īpaši, ja tu esi aizbraucis studēt bakalaurā, kad tev ir 18, 19 gadi, tev it īpaši, ja tu neesi no Rīgas vēl, un tu pārcēlies atpakaļ uz Rīgu, tu esi no kādas mazpilsētas, tev lielākā daļa no draugiem nav šeit uz vietas, vai tās draudzības ir ļoti maz bijušas uzturētas, un tev ir vienkārši jāatrod jauni draugi, jāatrod cilvēki, ar ko socializēties. Un tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Ļoti vērtīgi. Ļoti vērtīgi, jā. Un ir arī Latvijas universitātē diasporas nodaļa, kas nodarās ar visādām tām lietām. Un arī mums Stallinga universitātē ir daudz pētnieku, kas tagad skatās, kā cilvēki pārceļās, viss tas mobilitātes jautājums, kā cilvēki iet no vienas valsts uz otru. Tā kā es domāju, ka varētu ar tām universitātēm arī sastrādāt kopā, jo būtu laba sastrāde, tur labas ziņas un zinātnes izmaiņa. No šīs emigrācijas nevajag šausmināties. Tas ir, gan izvēl katra nācija tam gājusi cauri. Jā. Tas tiešām tā ir, kad no vienas puses varbūt pat sabiedrības un valstu attīstības kontekstā tas ir pilnīgi normāli, kad iedzīvotāji no kādas valsts izbrauc un pēc tam brauc atpakaļ. Tā tiešām ir, man liekas, ļoti daudzās Eiropas valstīs tas ir noticis un arī notiek, nenotiek. Un Latvija nav izņēmums, un mums ir jāsaprot, ka tas no vienas puses ņemot vērā Latvijas valsti, ka tas Latvijas valsts vēsturi, sarežģīto vēsturi, ka tas nav nekāds ārkārtējs process, un kad mēs ļoti gaidām atpakaļ katru mūsu cilvēku. Mēs patiešām gaidām. Es varbūt vēl gribēju piebilst, citējot klasiķus, Valdemārs bieži tiek piesaukts ar savu ideju par to, kad viņam bija tāds uzsaukums Latvieti dodies jūriņā un tad brauc atpakaļ. Man liekas, tā ir ļoti vērtīga pieeja, un ar mums šodien bija arī jaunieši, kas ēnoja, un man liekas, ka priekš jauniešiem ir svarīgi un ir vērtīgi braukt, gūt to pieredzi, pilnveidot sevi, apskatīties uz to sabiedrību, no kuras tu nāc, no ārpuses, jo tad izkristalizējās lietas, ko tu citkārt nebūtu pamanījis. Un tad atbraukt atpakaļ.
ir ļoti svarīgi, ka mēs tā maisam tās zināšanas un tos kultūras. Tā kā es tā kā tīkla pētnieks, mēs zinām, ka tie tīkli, kas ir savienot visādās vietās, kur ir citas zināšanas, un tās zināšanas plus turp un apakai, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas uzlabo to vietējo tīklu un arī tos citus tīklus. Tā kā, kad cilvēks aizbrauc prom, mums nevajag to cilvēku aizmirst un teikt, ok, labi, viņa ir Dānijā, jeb Lielbritānijā, jeb Amerikā. Mums vajag tās saites paturēt, jo ko tas cilvēks tur mācās un zina būt noderīgi. Te mums apakai, tā kā iekš biznesa, jeb kā pētniekiem, jeb kā zinātniekiem. Ziniet, Valdus, ko es ceru? Ka jūs izveidosiet tādu tīklu, ka mēs Latviju apsteigsim beidzot Lietuvu un Igauniju. Un mēs aiziesim garām viņiem. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo arī tas saucamais tas sociālais kapitāls, tas ir, cik labi tīkli mums ir un cik labi mēs viņus lietojam. Kad tām tautām, kam ir tas labākais sociālais kapitāls, viņām iet labāk. Viņām ekonomija ir labāka, cilvēki ir priecīgāki tur dzīvot un tā tālāk. Tas tāds make Latvia great again nots noslēgumā.